Es dzīvoju pēc principa, ka ātrāk uz priekšu tikt var nevis steidzoties, bet nenokavējot. Un mans radinieks Jānis, kas ļoti steidzīgs, vienmēr ir nevaļīgs, un es viņam to pasaku, viņš teica, jā, bet Ērika onkuli, kā tad to var dabūt gatavu? Es saku, starp darāmībām ieturi pauzi. Katru rītu 6 ceļoties, es ieslēdzu rādio un gaidu pirmo ziņu, kas notiek Ukrainā. Un vēl vairāk es to pārdzīvoju, tāpēc, ka tā ir mana bērnība. Es taču piedzīvoju karu, kad devāmies šajās bēgļu gaitās uz Kurzemes katlu, kad pameta visu, ko mani vecāki bija dzīvē sasnieguši, šī iekoptā lauku sēta un visu. Un tas pats dīvainākais, kad es stāstu par šo projām došanos. Pirms nakti mēs 2 pajūgos devāmies projām, ka tēvs ar māti visās durvīs atstāja atslēgas ar skapjos ar šādu formulējumu, lai nesalauž durvis. Un šis kara atmiņu uzbrāzmojums aizvien biežāk klausoties rīta ziņas, man dara nemierīgu, un es domāju, ka tas viss var beigties, un kā tas var beigties. Un vienīgais formulējums man rodas, ka taču nevar visu laiku būt, un pienāks taču brīdis kāds, kas saprāts uzvarēs neprātu. Jābūt tā būt. Man iepriecē, jebkura pozitīva ziņa, ko es dzirdu, vai katru dienu, kad es esmu tāds klejotājs, katru dienu 2-3 stundas es vienkārši klaiņoju par Rīgu. Tad prātā iešaujās visādas domas, ko darīt, vai kā mans draugs teica, Ērika, tu esi pa daudz liels pozitīvists. Bet tā tas ir, man viss iepriecina, kas ir labs. Un ieraudzīt var uz katra soļa. Tikai viss ir saistīts ar, ko mēs ieraugam. Es laikam Rakstnieku savienībā vienīgais esmu, kas var lepoties, ka es esmu 1 gadu, biju Rīgas centrāla tirgus rakstnieks, oficiāli algu sarakstā veselu gadu, tāpēc, ka es biju uzaicināts rakstīt par centrālu tirgu grāmatu, un bija šīs līguma attiecības, un izrādās, ka juridiski algu sarakstā man bija centrāla tirgu arī kabinets. Un tāpēc es arī tagad gandrīz vai katru dienu izstaigāju tirgu, kaut vai izēju cauri, jo man patīk būt cilvēkos, arī pludmalē. Es vislabāk jūtos Majoros, kur visvairāk ļaužu ir. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vari justies ļoti brīvi, bet ja tu pa pludmalu staigā, kur ir vientuļā pludmala, tad katrs pretīmnācējs nopēta tevi, un man gribot, negribot, ka tu nāktu mans pretī, es tevi nopētītu taču. Bet ja Majoros mēs būtu tik ikdienišķi, ka visi pliki tur mēs esam. Vai nav tā? Ir tas tā. Mēs esam kā sabiedrība bieži vien ļoti kritiska, ļoti pārāk prasīga, un tāpēc par maz ir labestīguma, un tas mani satrauc, ka pietrūkst lādzīguma, un līdz ar to mūsu optimisma jaudīgums nav tāds, kādam tam vajadzētu būt. Un tāpēc es vienmēr esmu popularizējis
to, ko es esmu guvis bērnībā un kas mūsu sabiedrībā pietrūkst, priecāties par kaimiņa prieku. Un es atceros šīs bērnības svētdienas, kad kopā pulcējās vienā, otrā un no šiem 5 kaimiņa sētām, pusdienoja, pirms tam izstaigāja kūtis, klētis, apstaigāja laukus un priecājās, ja kaimiņam rukši ņemās dūšīgāk vai rūdzi ir ražīgāk vai vienalga kas. Un nevis ar skaudību, bet katrs no kaimiņiem domāja, kā arī manā kūtī tie rukši varētu ņemtos vēl dūšīgāk un tā tālāk. Un tad vakaros bija ik pa brīdim tādas vakarēšanas pēc kārtas katrā no kaimiņu lauku sētām. Un šajās vakarēšanās bija tā saucamie mazie referāti, kur saimniecis un saimnieks stāstīja par to. Un tas priecāšanās par kaimiņu prieku manī ir joprojām. Un ja tas sabiedrībā būtu vairāk, ka mēs priecātos, ieraugot, ka veiksmīgi tas un tas ir padevies, ir kaut kas, tad visa sabiedrība var būt smaidīgāk, gaišāk, kas mums pietrūkst. Man prātā palicis bija, ka atpūtā bija kaut kāds publikācija par Benjāmiņa kundzi, un ka viņa piena vannās iet. Un viņi nevis par to kritiski, ka citiem varbūt ir, ka mums ir arī mazturīgie un tā tālāk, un te viena kundze vēl piena vannās, kaut kāda veseļošanās. Bet par to runāja gluži vienkārši, ka Benjāmiņa kundze to var atļauties. Un ka mums bieži vien, ka uzskata, ja cilvēks ir turīgs, tas ir aizdomīgi, kā te viņš tik turīgs tika, kur viņa tā bagātība un tā tālāk. Un tāpēc vairāk ir jārunā par tādām personībām kā Vilis Vītols baņķieris, kā šo stipendiju skološanās mecenāts kopā ar citiem mecenātiem. Jo es zinu vairākus turīgus cilvēkus, kuri patiesi viņu turīgums ir uzkrājies godīgā veidā, bet viņi kautrējās, viņi cilvēkiem arī palīdz, bet viņi negrib par to runāt kā publisko. Tāpēc, ka uzreiz jautājums, kur viņš dabū to naudu un tā tālāk. Tā kā tās ir, es domāju, ka tās ir tās mezgla problēmas, kas ir sabiedrībā, kura veidojās par aizvien stabilāka, turīgāka, diemžēl netik strauji, kā mēs gribētu. Nevis lielīšanās, bet lepošanās. Jo lielīšanās tas jau ir vienkārši es lepojos, ka sagaidot 90 gadus, neesmu tagad precīzi saskaitījis, bet ir 63 grāmatas, bet es pie grāmatām arī pieskaitu brošūras. Grāmata paliek grāmata, jo ir arī, kas tikai ir slaukšanas operatori, kur 2,5 mm tikai ir, bet grāmata ir. Un vissmagākā un lielākā grāmata ir silaviešu, 2,5 kilogramu. Ikdienā mēs par maz pasakām citam paldies. Ļoti kūtri mēs esam. Mēs esam ļoti ņipri uz kritizēšanu un pieprasīšanu un nīgri un tā tālāk. Bet paldies, paldies un vēlreiz paldies. Mēs arī, kad 15 gadus lauku sētās bijām, tad mēs dokumentējām katra konkursa rezultātus ar dokumentu, ko ierāmēja
bija lielais tencinājums un tencinājums, kur mēs katrai saimniecībai, kuri piedalījās konkursā, uzrakstījām formulējumu, par ko mēs paužam tencinājumu. Viskaistākā vieta man Latvijā ir uzkāpjot Tērvetes skatu tornī un pavērties visapkārt. Tur redzi Latvijas laukus viss tālāk un visdaudzveidīgāk. Un šis tornis un šis ainaviskais redzējums un tautsaimnieciskais redzējums man ir mīļš un tūs, tāpēc, ka 15 gadus es esmu ārstējies Tērvetes sanatorijā, savā laikā saslimu ar tuberkulozi, un pirmais termiņš man bija grūti iedomāties, 10 mēnešu sanatorijā, es biju izsis no ierindas. Un šajos 15 gados, dažādos termiņos, uzturoties sanatorijā, es atguvu veselību, un tāpēc Tērvete man ir mīļa un tuva. Tērvete, veselība, veseļošanās, un brigadere, un Grēviņa dzimta, un daudz, kas saistīts ir ar māksliniekiem un rakstniekiem, un tas viss ir tādā vienā veselumā, mana Tērvete un mana Tērvetes ielpa. Es joprojām to jūtu. Es izvairos sacīt laime laimīgs. Es esmu pret šo apzīmējumu ļoti uzmanīgs. Bet ka šis prieks, es to saucu par dzīves prieku, un ka padarītā darba šādi tad ieraugu savu Latviju koncentrētā veidolā, pāršķirstot mūsu grāmatas, 3 par lauku sētu konkursiem, ko mēs kopā ar Imantu Ziedonu, Aivaru Berķi, Dainu Bruņinieci un Ilzi Kņavu pulsinājam 15 gadu garumā. Un tad, kad mēs rezultējām vienu laika posmu, ciemojoties dažādās lauku sētās, mēs uzrakstījām grāmatu 100 lauku sētas Latvijā, ko mums par lielu prieku un pārsteigumu Vīlis Vītols, mecenāts, mums izteica pateicību, ka viņš šo grāmatu izmantoja kā ceļvedi, lai iepazītu Latviju. Un tad, kad šī grāmata nāca klajā, mēs uzaicinājām 100 ģimenes, kas šajā grāmatā ir, Rīgas Latviešu biedrībā, grāmatas atvēršanas rituālā. Un ka viss bija ieradušās 92 ģimenes no 100, un ka mēs viss lielajā kopbildē nobildējām Rīgas Latviešu biedrības namā, un ik pa brīdim, kad es šķirstot savus albumus, uzšķiru šo fotogrāfiju, kur mēs visi esam, iespējams, ka tas ir viens no lielākajiem manas dzīves gandarījumiem. Un ka tas turpinās tagad viensētu citādās izpausmēs, lielsaimniecību versijās, un tas, ko Imants Ziedonis ir novēlējis jau tad konkursu sākumā, ka mums jācildina ik viens, kas ceļ gaismā Latvijas viensētu, vēl neparedzēdams, ka tās varētu būt tik lielas un tik jaudīgas. Un te ir šī fotogrāfija, tad, kad vērām vaļā šo grāmatu 100 lauku sētas Latvijā, un tas manā dzīvē ir ļoti spilgts notikums tāds, ka ļoti svinīgi un viss ir tik priecīgi. Galvenā bilde no manas bērnības ir, kur Ērikiņš uz aunu.
Un tas ir īpašs stāsts. Auns, kurš badīja jebkuru, kurš bija ļoti niknis. Un es nezinu, kāpēc viņš mani nebadīja. Bet gluži otrādi, viņš man gaidīja, kad aitas laida ganībās, lai es uzsēžos mugurā. Un tikai tad viņš joņoja savām aitām uz ganībām. Bet jebkuram citam, un īpaši man krusttēvam gadījās, jo tas bija sugas teķis, un viņš apkalpoja aitas visām pagastām. Arī pie mana krusttēva un krustmātes bija. Un viņš bija vienu dienu nesis ar paplāta siena vācējiem maltīti, un Auns bija pielījies no muguras un kā bliezis tā krusttēvam paplāta pa gaisu un krusttēvs gar zemi. Un šis brīnišķīgais stāsts par Ērika teķi klejoja pa visu pagastu.